Šokar kā skatītāji uzaicināt Rujens Virkošs Austrums. Kā arī folkloras grupa no Aizkrauklis, Mūžīgā gaismā. Kādā populārā latviešu filmā reiz teica, ka Rīga ir kā skaista sieviete, ir kāds ir mūsdienās. Šodienas aktuālā tēma. Vai Rīga ir tikpat pievilcīga, vai mūsdienu jaunatnē Rīga ir tikpat pievilcīga kā citas ārzemju pilsētas? Bet kāda patiesībā, lai tu noskaidrot, mēs šodien studijā esam aicinājuši 3 jauniešus. Ar savām līgavām, kur mums tos pastāstīs savu viedokli. Mūsu pirmais šīs dienas viesis Pēteris ar savu līgavu Annu. Lūdzu studijā! Andris un Rūtā! Ērmanis un Lēne! Jautāšu mūsu pirmajam šīs dienas viesim. Kas jūs notur Rīgā? Mans mērķis ir izcīnīt vietu Izmaka templī Zeļu ielā. Tādēļ pašlaik nopietni gatavojos elitārajā Āgenskalna valsts ģimnāzijā. Tā kā vidēji 96% manas skolas absolventu katru gadu valsts centralizētos eksāmenus nokārto uz A, B, un jā, arī J līmeņiem. Arī 25% no tiem uzvārds starptautiskajās olimpiādēs uzskata, ka drīzumā mūsu rīcību vērtēs visa plašā pasaule. Ziniet, man ir sagatavots arī neliels grafiks, kurā redzēt... Paldies jums! Tagad aicināšu studijā Vācijas Tehniskās universitātes godu doktoru fizikā Adolfu Birkenmeisteru. Man ir tas gods, bet sauciet man lūdzu vienkārši par Birkenmeisteru. Jums ir izglītības līmeni. Aber mums iekšķo būten skolu, to būten rektoru. Un mēs maksāt būten stipendiju. Par katru studentu vien 200 eiro. Jūsu universitātē ir slikts labi. Kas? Kāda ir slikts man? Klausa zināšana līmenis ir augstāks, mēs tūlīt noskaidrosim. Tā vēl studijā. Es jau jums sāku. Pēc šī ir skaidrs, ka arī Rīgā ir iespējams būt labu izglītību. Un tagad jautāšu mums otriem viesim, kas jūs notur Rīgā? Man patīk senās latviešu tradīcijas, kā pieņemsim kārtīgie latviešu ēdieni. Kā teica senos laikos, neēdzoba necilās. Un tieši tāpēc es pierādīšu vienam, ka tieši Rīgā ir visgaršīgākā cūciņa pasaulē. Savukārt, kā īsti pasaules gardumu pazinēja, esam aicinājuši studijā vācu baronu Mataisevu.
kā pagatavot savu iecienītāko ēdienu – Galdiņas studijā. Pēc tam ar skatītāju balsojumu noteiksim uzvarētāju. Uzmanību! Sāciet gatavot! Bet tagad izvēlas skatītāju rokās. Jums labāk patīk Bāram Matēsam pagatavotā maltīte, tad lūdzu atbalstiet viņu un zvaniet pa telefonu 808 12 12. Savukārt, ja jums labāk iet pie sirds šī skaistā latviešu mājās pagatavotā cociņa, tad zvaniet pa telefonu 808 13 13. Uzmanību! Sāciet balsojumu! Paldies, jūs balsojumi ir saņemti. Un tā, jūsu balsojums ir apkopots. Lūdzu, rezultāts studijā. Un tā, uzvarējis ir, kas to būtu gaidījis, Armanis! Tagad jautāšu mūsu pēdējiem viesim, bet kas jūs notur Rīgā? Andris, būs gatis! Ikvienam ir zināms, ka kāds otrais latvietis ir dziedātājs un kauns par tiem, kas 12 gadus mācās mūziku, korī sēž kā mēbeles, dzied kā ķīseļi!